Es ticu, ka daudzi Dieva bērni, kas šobrīd ir apjukuši, jūtas pazuduši un iestrēguši. Ja tas esi tu, lūdzu, lai dzirdi, ko saka tev Dievs, ne mana balss. Dievs lūdzu atbrīvo saprašanu, gudrību pār prātu, kas salauž apjukumu, salauž katru aklumu no tevis, tieši tagad Jēzus Kristus vārdā. Lūdzu atbrīvot uguni prātā, kas atjauno prāta garu. Attīri prātu no lietām, ko piedzīvoji Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ja tu ej cauri atdalīšanai, berzei, domstarpībām, tā ir laba lieta, ka atdalīšana pastiprinās. Jēzus saka, kad tas notiek, zini, ka tava labvēlības diena ir sākusies, kad tu esi izslēgta, kad runā sliktu, ļaunu par tavu vārdu, apmelo ar nepamatotām apsūdzībām. Jēzus saka, tas ir tad, kad tava labvēlības diena ir pienākusi. Šis ir tavs labvēlības laiks. Šis ir tas laiks, kad Dievs noņem nost bezdievīgus padomdevējus no tavas dzīves, ar kuriem esi bijusi savienota, kuriem prāts ir aptumšots. Šī ir sezona pravietiski, kur Dievs dod mums mūsu sirds vēlmes. Kad Dievs nocietināja faraonu, kad tas notika, Dievs deva faraonam viņa sirds vēlmes. Kad sirds tiek nocietināta, Dievs atkāpjas un dod tam cilvēkam viņa sirds vēlmes. Dieva klātbūtne aprakstīta kā ūdens. Iedomājies, ka ūdens atrauc no augsnes, cik cieta tā kļūst. Bet viss, kas notika, lai cietinātu šo sirdi, bija, ka ūdeni noņēma nost. Tas ir tas, kas notiek. Tev ir darīšana ar kādu, kam ir cieta sirds. Un tas ir tāpēc, ka padomi, ko tev deva, bija nedievišķi. Lasi Salamana pamācību 8. nodaļu, sievietes gudrība. Viņa stāv un runā pārējas vārtos. Ja darīsi tās lietas, tās notiks. Gudrība tevi ieplūdīs, saprašana, instrukcija. Pasaule saka, ka labvēlības laiks sākas, kad viss ir labi, bet Jēzus saka, ka labvēlības laiks sākas, kad tu esi atdalīta. Dievs tevi atdala un attīra, un ir tevi attīrījis. Šis nav sākums. 2025. gads ir atdalīšanas gads. Šis ir tavs laiks labvēlībai. Tas, kas gatavojas notikt, ir neticami. Tev jāklausa Dieva balss. Noraidi citu cilvēku bezdievīgos padomus, kas sakņojas izvērtībā, bailēs, savīta loģika, tukša iztēle, baumas, sazvērestība. Saproti, kas notiek. Ne visi šo izšķirs. Cilvēki atkāpjas, to nesaprot, bet es runāju uz tiem, kas saprot un redz. Jesajas 60. nodaļa, tas ir tieši tas, kas notiks ar tavu dzīvi.